Mēs tad arī šodien iesāksim 15. nodarbību, kas ir noslēguma nodarbība, un runāsim par svēto vakarēdienu un iesāksim kopīgo lūgšanu. Mēs lūdzam Tevi, mīļais Tēvs, par šo brīdi. Mēs pateicamies par visām nodarbībām un visām mācībām, ko esam varējuši jau līdz šim apgūt. Un lūdzam ar savu klātbūtni nāc un vadi mūs šajā skaidrībā un izpratnē, lai mēs varētu redzēt, ko tas nozīmē, cik tas ir nozīmīgs priekš mums, ka mēs varam būt līdzdalīgi pie svētā vakarēdiena. To mēs lūdzam caur Jēzus Kristu mūsu lūgumu. Labi, tātad par svēto vakarēdienu. Vai jūs esat dzirdējuši vēl kādus, varbūt jūs vecmāmīs ir kādreiz teikuši, vai jūs kādi tuvinieki ir teikuši kādus vēl apzīmējumus vai sinonīmus, kad jūs runājat par svēto vakarēdienu? Tad, vai jūs esat dzirdējuši, piemēram tādu vārdu kā dievvārds? Ir dzirdēts, ja? Vai ir tāda, dažiem jūsu grāmatā lasot mazajā katehismā un tāpat arī grāmatās, noteikti saskārušies arī ar šo apzīmējumu altāra sakraments. Altāra sakraments. Tas nozīmē to, ka tas ir sakraments, kas ir pie altāra. Jo kristības sakraments, viņš nav pie altāra. Kādreiz ir kāds baznīcas, kur notiek pie altāra, bet ir baznīcas arī, kur tas notiek pie durvīm, vai ir pat atsevišķas, teiksim, kristām telpas, pat ārpus lielajām bazilikām vai kaut kur tā, kur atrodas kristām trauks visam citur. Bet ar svēto vakarēdienu saistās tas, ka tas ir pie altāra, tas ir altāra sakraments. Tad ir tāds apzīmējums kā tā kunga mielasts. Tad ar to atkal apzīmējot, ka tas ir šis īpašais Kristus mielasts, ko viņš ar saviem mācekļiem kopā svinēja un iedibināja šajā lieldienu laikā. Jeb šis paskā mielasts. Tas ir vēl viens sinonīms, paskā mielasts. Bet mēs vairāk viņu lietojam kā kunga mielasts. Ir arī katoļu vidē vairāk varbūt šo vārdu lieto, bet ir tās uzmā svētā komunija. Tātad tas nozīmē šī kopība, šī kopība ar Kristu šajā svētā vakarēdienā. Nu, lūk, tie ir tādi daži sinonīmi. Ja jūs vēl kādu zināt, tad droši jūs sakiet vēl, bet tie ir tie, ko es tā zinu, kā visvairāk lietotos. Sakraments? Sakraments. Nu, vienkārši sakraments, ja? Bet es zinu vārds sakraments, noteikti varētu saprast arī kristību. Un tā, jo sakraments ir kā visu ietverošais nosaukums. Tur ir apakšā kristība, tur apakšā būtu svētais vakarēdienas, un tur būtu arī, ir arī tā, ka mēs arī saucam tomēr privāto grēksūdzi par savu veidu sakramentu, tomēr, ja, ka tur ir klāts šis apsolījums, un ir arī tā ārējā zīme. Nu, lūk, ja mēs ejam šajā izpratnē dziļāk, tad tā viena lieta ir tā, ka patiesībā svēto vakarēdienu īsti tā līdz galam ar prātu nevar aptvert, tāpēc, ka svētais vakarēdienas iet ārpus mūsu uztveres spējām. Tādā nozīmē, ka svētais vakarēdienas nav ieliekams kaut kādā laika rāmī, vai nav ieliekams kaut kādā, ja mēs varētu teikt, kaut kādā izpratnes rāmī, tādā ziņā, ka mēs varētu teikt, jā, tur man viss skaidrs, kas tur notiek. Ja? Šī gadījumā svēto vakarēdienu nav gluži tā, ka tur būtu ļoti skaidrs, kā tas var būt, ka vienlaicīgi esot svētajā vakarēdienā, es vienlaicīgi esmu kopā ar Kristu, kurš ir kopā ar saviem mācekļiem. Respektīvi, ka pat iznāk tā, ka zaļās ceturtdienas notikums, ja kurā notiek šī sakramenta iedibināšana, ir kļuvis par to, kas notiek katru svētdienu.
Mēs kā cilvēki esam līdzdalīgi pie tā paša notikuma, kas notiek zaļā ceturtdienā ar mācekļiem. Kā tas var būt? Kā mēs varam pārvarēt šo laika un telpas distanci? Tas ir tikai tas, par ko mēs varam arī tikai teikt, ka mēs varam teikt, ka Kristus ir klātesošs mums kā šeit, tā arī tur. Un tas ir tas, kāpēc mēs varam teikt, tā kā Kristus ir klātesošs, mēs varam svinēt dievgalvu un svēto vakarēdienu. Tagad tāpat, kā tas ir zaļā ceturtdienas notikumā vakarā. Ne? Tātad tas ir ļoti būtiski, bet tāpat pie svētā vakarēdiena mēs gluži nevarēsim arī saprast, kā tas ir būt, kad savu vienkāršu maizi, tas ir vienkārši maizi, tie ir parasti milti, tur nav nekā tāda. Tie ir milti un ūdens. Kāds ar šo vienkāršo, ļoti vienkāršo ēdienu, vai kāds ar šo vienkāršo vīnu, kas ir visparastākais vīnogu vīns, kāds ar to vienlaicīgi mēs saņemam to, ko Kristus saka, tā ir mana miesa, tās ir manas asinis. Kā tas ir? Tas atkal ir prāt no saprotams, tāpēc daudzreiz cilvēki arī saka, jāiet uz baznīcas vīns, tur padzert kaut. Tas ir tāda mazliet pasmiešanās, bet šī gadījumā tu tiešām to prāt nevar saprast. Tāpēc nav ko brīnīties, ka kādi cilvēki vienkārši par to tā pavēl uz zobu. To prāt nevar saprast. Tas ir tiešām Dieva īpaši klātbūtne, īpaši dāvana, un mēs to uztvertu. Labi, iesim tālāk. Bet tas svarīgākais ir tiešām tajā, ka svētais vakarēdienas vai šis dievgalds ir kā, es teiktu, vienota asinsrite starp mani un Kristu. Un tas ir tas, ko es arī kādreiz jau uz prediķī teicu par to, ka ja kādu iemeslu dēļ mūsu pirkstam, piemēram, nav iespējama apasiņošana, vai ne? Tad, piemēram, ja es tad paņemtu ar gumiju notītu pirkstu, vai ne? Tad tas ir tikai laika jautājums, ka šis pirksts sākumā paliktu notirpis, ja? Tad viņš paliek nejūtīgs, un tad, ja vēl es viņu neataisītu vaļā, vienkārši viņš nokalstu, ja viņš paliek nedzīvs. Un šī gadījumā ar svēto vakarēdienu arī ir tas pats, ka tiem, kas jau ar Kristu caur kristību ir vienoti, tiem pēc tam ir ļoti svarīgi, kaut viņos turpinātos šī regulārā apasiņošana, šī regulārā svētā vakarēdiena saņemšana. Un tāpēc ir tā, ka svētā vakarēdiena saņemšana ir viens no kritērijiem, kas liecina, vai tas cilvēks, tas kristietis, kas ir kristījies, vai viņš vispār ir vairs dzīvs kā kristietis. Jo, ja cilvēks var mierīgi iztikt gadu, 2, 3, 5 bez svētā vakarēdiena, tas būtu apmēram tāpat, kā es varētu teikt, ka mans īčs var mierīgi iztikt mēnesi bez apasiņošanas. Tas ir skaidrs, ja viņš var iztikt mēnesi bez apasiņošanas, viņš vairs nav dzīvs. Viņš vairs nevar būt tas, kas viņš ir, kam Dievs viņu ir radījis. Ja? Nu tā. Tāpēc svētā vakarēdiena šī tēma un šī izpratne ļoti svarīga, ka mēs to saprotam, ka mūsu ik dienas, var teikt, vai ik nedēļas nepieciešama sastāvdaļa. Un šī gadījumā mēs runājam par to, ka kas ir vakarēdienas, bet atkal man ir jāsastopās ar daudzām tādām lietām, ka cilvēki pārprot. Kā viena apsūdzībām, kas pastāvēja, piemēram, Romas impērijas laikā, bija tā, ka kristieši tika apsūdzēti kanibālismu. Kanibālisms ir tas, ka cilvēki ēd cilvēkus. Te mēs zinām par kaut kādām ciltiņu vai kā. Un lūk, Romas impērijā bija apsūdzība par kristiešiem, ka viņi lūk ēdot paši savu kungu. Ja? Un tā bija tāda apsūdzība, bet šī gadījumā tā skaidrība ir tāda, ka mēs neēdam gaļu, tādā izpratnē, mēs neēdam miesu, bet šī gadījumā mēs to darām pastarpināt, ka mēs saņemam šo patieso Kristus miesu,
bet caur maizi. Un mēs saņemam šīs patiesās Kristus asinis, bet caur vīnu, kā caur nesēju elementiem. Līdzīgi, līdzīgi es teiktu tā, sviestmaizi uzsmērējot. Mēs ēdam maizi, bet šī maize nes sevī šo citu dabu, kas ir sviests. Vai kā citā varētu teikt tā, ka ja mēs iemetam, piemēram, ugunī dzelzi, dzelzī ir divas dabas patiesībā. Tajā brīdī, kad viņš ir atradies šai ugunī, dzelzī ir arī uguns daba. Respektīvi, gan tas karstums, reāli, ja teiksim tādu sakano dzelzs gabalu kaut kur nomest, tur noteikti iztek caurums. Atceros, kad es kalšanas praksē gāju, tur nokrīt zemē, tas ir sakans metāls, kas veids to pašu uguns, bet te pašā laikā tas nav tas pats uguns. Tas ir metāls, kurš sevī nes arī to pašu karstumu un to pašu patreiz krāsu, sakamo krāsu, kas ir ugunī. Maize svētajā vakarēdienā nes sevī šo Kristus klātbūtni, Kristus miesu, bet tai pašā laikā tā nav vēl pati. Tā pati pa sevi ir maize, vēl joprojām tā nav gaļa. Ja? Tā kā tie ir tādi mazliet līdzības, kas palīdz to uztvert, ka šī maize ir nesēja elements, nevis pati gaļa. Un šī gadījumā mēs runājot par Kristu, atcerieties, runājam par to, ka Kristū kā personā ir arī divas dabas. Viņš bija, kā mēs sakām, viņš ir patiesi Dievs, tad 100% viņš ir Dievs un 100% viņš ir cilvēks. Respektīvi, ka ir gan šis ārējais, kas ir tas redzamais, šī miesa, cilvēks, un tajā pašā laikā viņš sevī nes arī Dievu dabu, patiesu Dievu dabu. Tāpat arī par sakramentu runājot, kas ir altāra sakraments, dievgalds, mēs runājam par to, ka maize ir patiesa maize, un tajā pašā laikā tā ir patiesa miesa. Un tad, kad izdalīšanas mācītājs vai kāds no palīgiem dod šo maizi, sakot, Kristus miesa par tevi dot, mēs sakām amen. Ar to apliecinot, ka tā ir patiesa miesa, kas par mani ir dot, un tajā pašā laikā mēs saņemam maizi. Un līdz ar to arī mēs saņemam to miesu. To tā grūti saprast. Es īpaši teiktu, ja mēs pirmoreiz kaut ko tādu dzirdam, tad liekas kaut kāds nesaprotams. Bet tā ir tas, kas notiek. Otra lieta, tas nav tikai simbolisks mīlestības. Tā kā līdzīgi, kā mēs, piemēram, teiktu tā, mēs svinot vakarēdienu atceramies, ka kādreiz Kristus arī tā darīja kopā ar saviem mācekļiem. Nē, Kristus ir klātesošs šajā svētajā vakarēdienā, šodien, šeit un tagad. Viņš nav kaut kad, un mēs nedomājam, gluži tāpat kā mēs šķirstot albumu, domājam, lūk, tā bija mana vecā mamma, un reiz viņa tur darīja to un to, bet mēs ar svētā vakarēdienu brīdi mēs piedzīvojam šīs personas paši, teiksim, šo klātu būtni, ka viņi ir klāt esoši. Un tā ir kopība ar šo personu. Tas nav tikai kaut kāds piemiņas mīlestības. Tā nav arī parasta ēšana. Es katreiz atceros, kad vecāmām bija atnākusi mājās no baznīcas un viņa man ar tādām sajūsmu pilnām acīm stāstīja par to, es biju šodien pie dievgalda. Man kā bērnām bija uzreiz jautājums, ko jūs tur pie tā galda darījāt? Viņi teica, mēs tur saņēmām vīnu un maizi, un es tā uzreiz tā domāju, tad ir kaut kāds galds baznīcā, viņi tur sēdēja, kaut kā ēda to maizi un dzēra to vīnu. Man likās, ka tāda aiziešana paēšana. Es nesaprotu, kā tas ir. Bet šī gadījumā tā nav parasta ēšana, kā mēs to saprastu. Bet caur it kā šo vienkāršo ēšanu, caur to, ka mēs tāpat saņemam šo maizi, kā mēs ēstu arī citā gadījumā maizi, mēs tomēr saņemam šo Kristus iedarbību, jo iedarbojās uz mums tas, ko Kristus ir apsolījis. Un ja Kristus saka,
tā ir mana miesa, kas pār jums dota jūsu grēku piedošanai. Tas nozīmē to, ka saņemot šo Kristu miesu, es saņemu šo grēku piedošanu. Tad pie manis notiek tas, ko šie vārdi apsola. Un tā ir tā milzīga atšķirība, kas būtu starp parastiešanu. Un tāpadās arī tā nav tāda reliģisku sajūtu lieta. Es zinu kādreiz to iebildumu, ka cilvēki saka tā, pie dievgalviem nevar tik bieži iet, pie vakarieniem nevar iet tik bieži. Varbūt reizi gadā vajadzētu iet vai kaut kā tā, lai dabūtu izjust to sajūtu, kā tas ir, ka mēs aizejam tik ļoti īpaši notikumi. Tā nav reliģiska sajūta lieta. Tā ir mūsu asins lieta. Tā ir mūsu ikdienas nepieciešama kopība. Jo tas būtu apmēram tāpatās, ka mēs pateikam pirkstam, ko mēs esam aptinuši. Mēs tagad pacieties, to mēnesi, un tad mēs attaisīsim vaļā, lai tu izjust, ko nozīmē asins rite. Tas būtu ļoti jocīgi, jo tas nozīmē to, ka patiesībā mēs to atņemam viņam to, kas viņam ir vajadzīgs. Un tāpat arī mums, kā kristīgiem cilvēkiem, mums tas ir vajadzīgs, ka dievgalvu mēs saņemam, cik bieži un iespējams. Kad Luteram jautāja, cik bieži vajadzētu iet pie dievgalvu, viņš bija atbildējis tā, neretākā reizi gadā, bet ne biežākā reizi dienā. Tas ir milzīgi neaptūri, vai ne? It kā, bet tai pašā laikā tur apakšā ar to atbildi viņš pateica tā, ej, tik cik tu vari bieži. Respektīvi, kā tik vien tiec, ej. Jo tas būtu apmēram tāpat, ja mēs varētu prasīt, cik reizes mēnesī man vajadzētu paēst? Kas tas par jautājumu? Tad, kad tev ir vajadzīgs ēst, tad tu ej. Nevis tā, ka kaut kam vajadzētu kaut kādu normu noteikt, cik reizes mēnesī tev būtu jāpēr. Ēd, jo tev ir jādzīvo. Un tas ir tā, vai tu varbūt ēd 6 reizes dienā, mazu rustiņai, vai varbūt 2 reizes dienā, bet tā vairāk. Tas pēc ēšanas stila varbūt mazliet atkarīgs, bet tas, ka tev ir jāēd tiešām ļoti regulāri un tā, tas ir tā. Pašsaprotam. Ja mēs domājam par to, kas tomēr ir vakarēdienas, tad pirmā lieta ir tā, ka svētais vakarēdienas ir kopība. Kopība, kā es arī minēju, kā šī asins rite, kas ir vienā dzīvā ķermenī, tāpat kā cilvēkā ir viena asins rite. Mēs esam, kā mūsu viss ķermenis, ir vienas asins rites cikls. Tās pašas asins, kas man apasiņo manu ausu lipiņu, ir tās pašas asins, kas apasiņo man mazās kājas pirkstu. Mēs esam vienā normālā dzīvā asins rites logā. Un šī gadījumā, ja mēs runājam par šo kopību ar Kristu, kas mums sākās ar kristībām, tad ir tā, ka šī kopība ar Kristu ir tā, kas tiek uzturēta caur svēto vakarēdienu kā viena no svarīgām funkcijām. Svētais vakarēdienas ir tas, kas mūs uztur vienotībā ar Dievu un vienotībā ar citiem cilvēkiem. Respektīvi, ja es būtu šis cilvēks šeit lejā, tad svētais vakarēdienas ir tas, kas mani kā personu savieno ar Dievu kā personu. Jo ejot pie vakarēdiena, es saņemu konkrēti šo kopību ar Kristu. Un šī ir tā kopība, kas nav nekur citur atrodama, kā tikai vakarēdienā. Jo Dievu lūgt mēs varam arī zem egles vai jūrmalā, vai vienalga kur. Uzkāpjot Patrika kalnā, jebkurā vietā mēs varam Dievu lūgt. Un tas ir labi, ka mēs to darām. Tā pašā laikā
tu saņem, tajā tu vari dabūt tajā vietā, kur Dievs to ir nolicis. Un tas ir dievkalpojums. Un tas ir tas, ka mēs esam aicināti būt šajā kopībā. Tātad sākumā šīs vertikālās attiecības. Ja? Un tad ir arī attiecības, kas ir ar tiem cilvēkiem, kas ir man līdzās. Tātad svētais vakarēdienas ir arī šī kopība ar cilvēkiem, ar ko es šobrīd atrodos. Jo pēdējais momentos pie altāra man pa labi un man pa kreisi ir arī vēl tādi cilvēki. Un, kā ir Bībelē teikt, mēs visi, kas esam šeit, mēs esam vienas maigas dalībnieki. Mēs esam viena bikeļa dalībnieki. Respektīvi, tā pati asins arī tās pašas attiecības, kas ir man ar Dievu un Kristu, ir arī šiem cilvēkiem. Un šī gadījumā es esmu vienots arī ar šiem cilvēkiem, kas man līdzās. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir ļoti svarīgi arī draudzē, un ne tikai draudzē, bet tā vienmēr saprast, ka es varu iet pie svētā vakarēdiena tad, ja es tiešām esmu mācībā vienots ar šiem cilvēkiem, ar ko es esmu šeit. Piemēram, tas ir viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, kopā pie dievgalda neiet katoļi ar baptistiem vai luterāni ar kādiem citiem. Tāpēc, ka mēs nevaram teikt, ka mācību ziņā mēs esam vienoti. Diemžēl, Dievam, tas ir ļoti žēl, ka mēs neesam vienoti šajā mācībā, šajā atklāsmē, ko Dievs caur Bībeli mums dod. Bet ja cilvēks, kurš tur atrodās un līdzās pie svētā vakarēdiena, arī tic tam, ka tā ir patiesa Kristus klātbūtne, caur maizi, ko es saņemu, un ka man ir vajadzīga šī piedošana Kristus dēļ, un tad es teiktu jā. Tad mēs esam arī vienoti šajā mācības kopībā. Tāpēc kādreiz ir tā, ka tie cilvēki, kuri vēl nav sagatavoti svētajām vakarēdienām, tiem ir lūgums par zīmi uzlikt roku uz sirds, lai